te arī rakstīts tā, režisori ir ierakstījusi scenārijā, pieļauju, ka Fredim ir idejas, kā pieteikt nākamās nominācijas balvas pasniedzēju. Nu, principā, Fredim ir idejas, kā iziet no situācijas šādā brīdī. Es atvainojos, no kurienes man idejas? Ja man būtu idejas, es te nestāvētu vispār. Man būtu māja Maljorkā, nevis dzīvoklis Mežciemā. Ja? Un es sēdētu kaut kur Holivudā, Universal Studio, un man nāk klāt James Camerons un teikt, Andrew. Man viņš saka, ja. Ir tāda lieta. Tas jāfilmē Avatārs 2. Ja? Un tev nav ideja, kāds tas avatārs varētu būt tāds. Un, saprotiet, es viņam prasu, kāds tas iepriekšējais bija. Viņš man saka, zils. Es tā uzreiz. Tagad varētu būt zaļš. Viņš saka, fantastika, kas pa ideju? Viss, māja Floridā, man jau ir, viss, jā. Es sēžu mājā Floridā, pie manis atbrauc... Jā, pie manis atbrauc Monika Bellucci, kura jāfilmējās pie Bertolucci. Viņa saka, Adriano, tev nav ideja, man vajag pie Bertolucci jaunu kleitu, kādu viņa varētu būt. Es saku, tā iepriekšējā kāda tev bija? Zaļā. Tu pamēģini zilu. Viņa saka, fantastika, fantastika. Jā, man pat māju nevajag, ja man šitā pasaka Bellucci. Bet nu nekas, nu not pie Neapolis, tur 100 kilometrus, tur Sorrento, ok, lai ir. Zvana man Jānis Streičs, režisors. Prasa, Anža. Man jāfilmē 2. limuzīns. Tev nav ideja, kāds viņš varētu būt? Kāds tas iepriekšējais bija? Nu, viņš bija Jāņu nakts krāsā, Anža. Es uzreiz... Viņš varētu būt zaļš. Tas ir kolosāla ideja. Polšs no manīm. Es saku, nē. Polšs neies cauri. Māja Baltazarā. Jā, bet nu forši limuzīns zaļā krāsā. Nu, kolosāli. Nu, jā. Nu, beigās tad pie manis atbrauc tas Bekmambētovs un Riazānovs, abi divi. Un saka, tā, vajag mums 3. likteņa ironiju, jeb vieglu garu. Tu nezini, kāds varētu būt tas Novoseļceva mazdēls. No kāds bija tas iepriekšējais? Nu, Pillā. Es saku, šits varētu būt zils. Kolosāls iespējas.